Paskaties spogulī un nosaki, kura smadzeņu puslodē ir tava vadošā. Tas izrādās ir pavisam vienkārši. Ja runājot vai smejoties, tavas sejas vaipsti ir aktīvāki kreisajā sejas pusē, tad tava vadošā smadzeņu puslodē ir labā. Bet ja runājot vai smejoties, tavas sejas vaipsti ir aktīvāki labajā sejas pusē, tad tava vadošā smadzeņu puslodē ir kreisā. Labajai smadzeņu puslodē raksturīgi ir kreativitāte, vizuālā uztvere, ķermeņa valoda, spēcīga intuīcija un izjūtas, ideju ģenerēšana un iztēles spēks, holistiskā domāšana. Tas nozīmē visaptveroša pieeja kuram jautājumam. Spēja labāk iegaumēt dziesmas melodiju nekā vārdus, attīstīta kopainas un telpiskā uztvere, spēja vienlaicīgi strādāt pie vairākām lietām, svārstīgums un nepastāvība. Īpaši attīstīts intuīcijas, spontanitātes un jūtu atmiņas centrs smadzenēs. Kreisajai smadzeņu puslodē raksturīga ir racionālā loģiskā domāšana, valoda, lasīšana, rēķināšana, noteikumi un likumi, zinātne un fakti, spēja analizēt un uztvert detaļas, izteiktas praktiskās spējas, kārtība, spēja labāk iegaumēt dziesmas vārdus nekā melodiju, spēja koncentrēties mērķim, fokus, laika izjūta, informācijas apstrāde soli pa solim. Īpaši attīstīts vārdu, ciparu un noteikumu atmiņas centrs smadzenēs. Vērojiet viens otra sejas mimikas kustības, lai atklātu savas stiprās puses. Dalies, komentē, atbalsti, saglabā, ja tev šis video šķiet noderīgs. Lasi visu sīkāk par Silent Subliminal subliminal.lv mājaslapā.